Piemēram, šis jau 100 gadus vecais pagrabs, lai arī izskatās visai dramatiski, ir pilnībā atjaunojams. Pastāstīšu kā. Lai taupītu vietu, tika pieņemts lēmums ņemt nost nefunkcionējošo uzbērumu, kas apjož visu pagrabu un noņemto zemi izmantot citām vajadzībām. Ārējā siena tiks atrakta un 70 cm dziļumā nosiltināta ar ekstrudēto putu polisterolu visā sienas augstumā. Tālāk varianti ir dažādi, taču šoreiz tika pieņemts lēmums uzklāt metāla sietu un to nopūst ar betonu, pieliekot šai ēkai vēl 100 kalpošanas gadus. Šis brīnumainais šķūnītis virs pagraba, kuram starp citu zem šīfera vēl ir vecās lubiņas, tiks pilnībā demontēts un nākamajos jāņos nokurināts. Tā kā akmens pamata, jeb sienas stāvoklis ir diezgan labs, uz tā tiks lieta betona griesti ar nelielu velvi. Rezultātā veidosies tāda kā platforma, jeb terase, uz kuras melnais saimnieks varēs baudīt sauli. Mani pārsteidz, ka mūsu senči durvju augstumus nereti ir taisījuši kā priekš pigmejiem. Varbūt kāds zina, kāpēc tā. Bērnam ieiešana ir ok, bet pieaugušiem tikai zosu gājienā. Izgatavosim arī cilvēcīgas dubultās durvis. Iekšējais sienu stāvoklis ir diezgan labs, ja neskaita to, ka šur tur no akmeņu starpām atdalās vecā saistviela, laikam kaut kāds māla kaļķa maisījums. Iekšējās sienas visticamāk restaurēsim un atstāsim pliku akmeni, domāju, ka būtu grēks to pilnībā noslēpt. Un lieli akmeņi izskatīsies nedaudz majestātiski. Bet kopumā kvalitāte viņam diezgan laba. Izrādās, te ir bijuši arī skvoteri. Tiem, diemžēl, būs jāizvācas pavisam. Saimnieks teica, ka pagrabs esot bijis ļoti mitrs, tāpēc grīdā esot ieliets betons. Cik centimetri? 15 saņķi būs. Un tagad visi klausieties ļoti uzmanīgi. Pagrabam ir jābūt ļoti mitram. Tik mitram, ka burciņas ir slapjas. Nu lūk, saimnieka ielietais betons pagraba gaisu ir padarījis sausu un nederīgu sakņu uzglabāšanai, jo lielākajai daļai sakņu un dārzeņu relatīvais gaisa mitrums ir vitāli svarīgs. Visticamāk, ka fleksēsim grīdā lielus caurumus un atjaunosim kontaktu ar zemi. Protams, arī kvalitatīvai ventilācijai būs sava vieta. Kopumā projekts ir ļoti cerīgs un mana sirds ir mierīga. Gaidiet šī pagraba atjaunošanas procesu, rādīšu jums katru soli, kā tas atkal taps par ēku, kas nevis degradē pagalmu, bet gan organiski iekļaujas esošo ēku ansamblī.